Sveiks! Kā tev klājas? Šodienas video es tev parādīšu 3 drošus vingrinājumus, lai stiprinātu jebkura cilvēka ceļgalu. Ja tu man nepazīsti, prieks iepazīties. Es esmu Dr. Aleksandrs Mota, esmu fizioterapeits, esmu osteopāts un ir ļoti patīkami, ka tu esi šeit. Paskaties uz šo jautājumu. Dr. Aleksandrs Mota, es nepalaidu garām nevienu tavu video un vienmēr dalos ar visiem taviem video. Esmu palīdzējis daudziem cilvēkiem. Vēlētos vingrinājumus, lai stiprinātu ceļgalu un kājas. Man Covid bija 3 reizes, ak vai, un man ir sajūta, ka man kājas ir kļuvušas vājas. Es jau esmu izveidojis video, kurā runāju par to, kā mazināt smaguma sajūtu un nejutīgumu kājās pēc Covid. Es atstāšu to šeit kartītē, lai tu vari noskatīties pēc šī video. Pirms vingrojuma tev jāzina, ka tavs celis ir kā virves vilkšanā. Zini to rotaļu, ko tu spēlēji, kad biji bērns? Kad divas komandas velk virvi, lai redzētu, kura pavilks vairāk. Un ir brīži, kad visi pieliek tik daudz spēka, ka virve nemaz nekustās. Visi pieliek spēku, bet virve paliek turpat līdzsvarā. Tātad, tāda ir tava ceļgala situācija. Pievērs uzmanību šeit, lūdzu. Šeit man ir ceļgals, uz kuru tu skaties no sāniem. Šis kauls augšā ir augšstilbu kauls, femurs. Šis apakšā ir liela kauls, tibija. Un šeit šis trīsstūris, mazais trīsstūrītis, ir ceļgala kaulīšs. Tas ir ceļgala skriemelis. Un, ja mēs paskatāmies, ļaujiet man paņemt savu sarkano otiņu. Ja mēs paskatāmies šeit priekšā, mums ir augšstilba muskuļi, 4-galvainais muskulis, kas patiesībā ir 4 muskuļi, vai ne? Tie stiepjas šeit ceļgala priekšpusē, un mums ir vairāki muskuļi, kas iet aiz ceļgala. Tātad ceļgals ir apņemts ar muskuļiem. Mums ir muskuļi augšstilba aizmugurē, kas iet šeit gar aizmuguri, un mums ir arī ikru muskuļi. Daudz cilvēku to nezina, bet ikru muskuļi, dvīņi, gastrocnemius, sākās no pēdas, veido ikrus un iet līdz ceļgalam. Tātad paskaties, kāda ir spēka atšķirības starp priekšējiem un aizmugurējiem muskuļiem. Un tas, šī rezultāts, ja tu ar tiem nestrādā, tev rodas nelīdzsvarotība ceļgalā, jo šie lielie aizmugurējie muskuļi sāk uzkrāt spriedzi, bet priekšējie muskuļi sāk kļūt vāji. Un tad šī virves vilkšana, šis spēku līdzsvars sāk pazust. Tavs ceļgals kļūst nelīdzsvarots, tad sākās nodilums, sākās dažādas problēmas, tendinīti, kuriem nevajadzētu būt. Tātad, lai stiprinātu savu ceļgalu, tev vajag 2 lietas. Ļauj man paņemt šeit zaļo krāsu, tā būs labāk redzama. Tev vajag 2 lietas, lai stiprinātu savu ceļgalu. Pirmā no tām, protams, galvenokārt ceļgala priekšpusē esošajos muskuļos, tev ir jāuzlabo šo muskuļu spēks un kontrole. Un aizmugurējie muskuļi, tiem ir jāiemācās atslābināties, tiem jābūt elastīgākiem. Tātad, tā teikt, ir nepieciešama stiepšanās. Tātad, nav iespējams stiprināt ceļgalu, nav stipra ceļgala bez priekšējo muskuļu spēka un kontroles, kā arī bez aizmugurējo muskuļu atslābināšanas, elastības un stiepšanās. Un tagad, kad tu saprati, kas tavam ceļgalam ir nepieciešams, lai to stiprinātu, es gribu, lai tu man pastāsti vēl nedaudz vairāk par šo sāpi, šo ceļgala problēmu, kas tev pavada. Vai tu vari man pastāstīt, kā sākās šīs sāpes? Vai tas bija pēc kritiena, vai sāpes sākās pēkšņi, vai sākumā bija vājas un pakāpeniski pastiprinājās, vai uzreiz bija stipras? Vai tu vari man pastāstīt, kas pastiprina šīs sāpes un kas tās mazina? Piemēram, daudziem cilvēkiem ceļgals sāp, kad ilgi sēž un tad pieceļās. Citiem cilvēkiem ceļgals sāp, kad viņa ilgi staigā. Citiem cilvēkiem staigāšana palīdz. Tad pastāsti man nedaudz vairāk komentāros par to, kādas ir šīs sāpes, ko tu jūti, kāda ir šī ceļgala problēma, lai es varētu tev palīdzēt. Es varu atbildēt uz tavu jautājumu, vai iespējams ierakstīt video, kurā atbild uz tavu jautājumu, lai tev palīdzētu vislabākajā veidā. Un tad tev nevajadzētu palaist garām, jo ir daudz cilvēku, kuriem es ierakstu video, atbildot uz viņu jautājumu, lai palīdzētu, un viņi pat nezin, ka esmu atbildējis uz viņu jautājumu un ierakstījis video. Tāpēc, lai nepalaistu garām atbildi uz savu jautājumu, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un ieslēdz visus paziņojumus, jo tad YouTube tevi informēs, kad būs jauns video un kad es atbildēšu uz tavu jautājumu, tu saņemsi paziņojumu.
Pasties, izstāst pēc sulaiņa. Tu nospiedz zvaniņu, Haime. Džaimi? Jā, kundze. Tātad pirmais vingrinājums būs, lai uzlabotu spēku un kontroli pār ceļgala priekšējās daļas muskuļiem 4 galvenajam augšstilba muskulim. Es uzzīmēju šo mazo jauko zīmējumu, lai mums būtu aptuvena izpratne par to, kā darbojas ceļgala priekšējās daļas muskuļi. Šeit man ir 3 no 4 muskuļiem, labi? Šeit ir muskulis, ko sauc par laterālo plašo muskuli, kas atrodas ārpusē. Mediālais plašais muskulis, kas atrodas iekšpusē, un taisnais augšstilba muskulis. Un zem tiem ir starposma platais muskulis. Tātad tie ir 4 muskuļi, kas piestiprinās vienā vietā. Tātad šis vingrinājums, ko es tev tagad parādīšu, būs, lai stiprinātu šos muskuļus, bet vienlaikus trenējot ceļgalkaula stabilitāti. Un pirmais vingrinājums, ko mēs darīsim, ir pietupieni. Es zinu, ka daudz domā, Aleksandrs, es nevaru darīt pietupienus. Ārsts teica, ka es nedrīkstu darīt pietupienus. Ja es pietupjos, man sāp. Es nevaru pietupties. Mierīgi, mēs strādāsim, kā es teicu video sākumā, drošā veidā. Tāpēc esi uzmanīgs. Es gribu, lai tu vispirms pievērsi uzmanību tam, cik tālu tu vari veikt pietupienu, nejūtot sāpes. Ir cilvēki, kas var pietupties tikai līdz šejienei. Šeit, ja pārsniedz šo punktu, sāk just sāpes. Tā, kad pietupienu tu darīsi līdz šejienei, kur nesāp. Vai labi? Ir cilvēki, kas paliek vairāk šeit augšā, ir cilvēki, kas var pietupties vēl zemāk. Tātad tev jāmeklē kustība amplitūda, pozīcija, kurā tu vari pietupties bez sāpēm. Nav svarīgi, vai tā ir lielāka vai mazāka. Svarīgi ir tas, ka tu pamodini un stiprini šos muskuļus. Vai labi? Tātad, lēnām tu pietupies. Noliecies tik tālu, cik nesāp. Tu nonāc punktā, kur vēl nesāp. Ja tu pārsniegsi to, sāks sāpēt. Tu noturēsi šo pozīciju, paliksi šeit no 15 līdz 30 sekundēm. Ideāli būtu, ja tu paliktu 30 sekundes. Pievērs uzmanību dažām lietām. Neļauj celim iegrimt uz iekšu. Mēģini saglabāt šo līniju. Ja es paskatos šeit, es redzu, ka mans celis ir tieši virs pēdas. Tas ir vienā līnijā. Aces, celis un pēda. Ja celis ir uz iekšu vai uz āru, tas ir nepareizi. Es pārāk noslogoju savu celi. Saglabā šo līniju un mēģini palikt šeit 30 sekundes. Ja tev sāk trīcēt kāja, vai arī vairs nevari noturēt ķermeņa svaru, šķiet, ka muskuļi sāk pievjot, tas nozīmē, ka esi sasniedzis savu robežu. Tu esi sasniedzis savu maksimumu. Šādā gadījumā apsēdies un appūties. Es vēlos, lai tu šo vingrinājumu veic 3 līdz 5 reizes dienā. Nav nepieciešams darīt to uzreiz. Tu vari šo vingrinājumu izdalīt. Dari to visas dienas garumā. Atceries, ka tas ir stiprināšanas vingrinājums. Tu sāksi just šo uzlabojumu. Sajutīsi ceļgala stingrību, stingrības uzlabošanos, sāpju samazināšanos dienu gaitā. Tāpēc tev tas jādara katru dienu. Es iesaku sākt ar minimumu. Noturi pietupienu 15 sekundes. Vai, ja sāc trīcēt, ja nevar noturēt ķermeņa svaru. Tātad, ja neizdodas, tu to dari 1-2 reizes un vēro, kā tavs ķermenis reaģē. Ja sen neesi vingrojis, iespējams nākamajā dienā kāja būs sāpīga. Un, ja visa augšstilba daļa ir sāpīga, tas nozīmē, ka šī sāpes stiprina muskuli, ka tu esi izmantojis muskuli, kur iepriekš neizmantoji. Otrais vingrinājums ir paredzēts, lai sāktu izstiept muskuļus aiz ceļgala, sākot ar augšstilba muskuļiem, augšstilba aizmugurējo daļu, labi? Lai to izdarītu, tev jāapsēžās krēslā tā, lai pēdas būtu apbalstītas uz grīdas, un vienkārši ļauj ķermenim noliekties uz priekšu. Mēģini darīt tā, lai mugurkauls neliektos. Es negribu, lai tu veidotu C burtu ar muguru. Zini, ka tu esi mašīnā un grasies noregulēt sēdekli, ka tu šeit kaut ko pieregulē. Zini, un tu ceļ vai nolaidi. It kā tu visu laiku turētu mugurkaulu taisnu, tad tu noliecies uz priekšu, it kā tu regulētu automašīnas sēdekli. Turi mugurkaulu taisnu, saglabā eleganci un noliecies uz priekšu, saglabājot mugurkaula izliekumu šeit, labi? It kā tu izceltu dibenu.
Būs brīdis, kad tu sajutīsi, ka stiepjas šeit, dibenā un augšstilba aizmugurē. Tieši šādu stiepumu mēs gribam. Ja mēs darīsim to tradicionālo stiepšanos, kad velkam pārliekam dvieli vai jostu pāri pēdai un velkam, daudziem ir muguras problēmas, ir sēžas nerva problēmas, un tas tikai pasliktināsies. Šādā stiepšanās veidā mēs izstiepjam ceļgala muskuļus, bet nepārslogojam ne ceļgalu, ne mugurkaulu. Vai no automašīnas sēdekļa vari pat uzlikt rokas uz ceļgaliem. Galvenais ir turēt mugurkaulu taisnu. Ej līdz maksimumam. Jūti, ka stiepjas? Lieliski! Šo pozīciju arī turēsi no 15 līdz 30 sekundēm. Ideāli būtu noturēt apmēram 30 sekundes kārtīgi izstiepjoties. Un trešais vingrinājums ir visu muskuļu aiz ceļgala stiepšana. Lai to izdarītu, tev jānostājās kājās, izmanto krēslu, es pats dodu priekšroku krēslam, bet tu vari izmantot arī darba virsmu, galdu vai gultu. Labi? Es dodu priekšroku krēslam, jo ir tā, pirmais, kas tev jādara, ir jāatbrīvo ceļgali. Nedaudz jāsaliec. Daudzi cilvēki atstāja ceļgalus pilnībā iztaisnotus, saspringtus, un dažreiz tas pat izraisa to, ko mēs saucam par gēnu recurvātumu. Tas ir ceļgals iet uz aizmuguri. Es to nevēlos. Atbrīvo ceļgalus un atceries automašīnas sēdekli, tu noliecies, taisnu mugurkaulu, izliec dibenu. Es dodu priekšroku krēslam, šī iemesla dēļ tu noliecies zemāk, līdz brīdim, kad vari nedaudz pārvietot krēslu un joprojām esi labi atbalstīts. Noliecies tik zemu, cik vari, saglabājot pareizi mugurkaulu stāvokli, turēt muguru taisnu un sajust stiepšanos aiz ceļgala, bet bez sāpēm. Labi? Ja tu mēģinās iztaisnot ceļgalu šeit, tu redzēsi, ka tas sāpēs un jutīsi citādu sāpi, tādu kā dedzinošu sajūtu. Mums tas nav vajadzīgs. Ar nedaudz saliektu ceļgalu tu noliecies ar taisnu muguru tik tālu, cik jūti stiepšanos bez sāpēm. Šajā pozīcijā tu arī paliks no 15 līdz 30 sekundēm. Tātad, lai vienkāršotu, es iesaku tev katru dienu veikt vingrojumu sērijas, vienmēr sākot ar spēka un priekšējo ceļgala muskuļu kontroles uzlabošanu ar pietupieniem un pēc tam veicot stiepšanos. Vispirms augšstilba aizmugurējo muskuļu un pēc tam visu to muskuļu, kas iet aiz ceļgala. Starp citu, es jau esmu izveidojis video ar vingrojumiem, kas palīdz tiem, kur izjūt sāpes aiz ceļgala. Es atstāju to šeit kartītē. Un, ja šis video tev palīdzēja, ja tu uzzināji kaut ko jaunu, atstāj laiku šeit. Tavs laika palīdz tev, palīdz citiem cilvēkiem un palīdz mūsu kanālam augt. Un pievērs uzmanību tam, ka es saku, ka šis ir mūsu kanāls. Jo es vēlos, lai tu izmantotu šo video, šo padomu un visus padomus šeit kanālā, lai palīdzētu tiem, kam tas ir nepieciešams. Palīdzi kādam, kas ir tev blakus no tavas ģimenes darbā, kurš izjūt sāpes. Atved viņu šeit, lai viņi abonē šo kanālu, nosūti viņai šo video, un tādā veidā mēs varam palīdzēt arvien vairāk cilvēkiem. Un tepat blakus ir video bez sāpēm ceļgalā 1 minūtes laikā, kur es parādu, kā uzlabot vienu no galvenajiem ceļgalu un menisku problēmu cēloņiem. Šeit apakšā ir atskaņošanas saraksts ar visiem video, kas var palīdzēt tiem, kuri izjūt sāpes ceļgalā. Tātad skapieties visus. Es šeit arī beigšu. Liels sveiciens un līdz nākamajai reizei!